Arī Baložu vidusskola, kā jau vienīgā pilsētā, saņem lielu domas atbalstu. Mēs skolā dodam paši mācību grāmatas, nav jāiepērk viņas, un līdz ar to vecākiem ir, teiksim tā, mazāki izdevumi sagatavošanai bērnu skolai. Pašvaldība katram pirmklasniekam arī dod 20 latus, kas nāk mācīties pie mums, kā mācību līdzekļu iegādai, un tāpat tās saņem 20 latus katrs 10. klases audzēknis, kas nāk mācīties. Vidusskolas klasēs zēni papildus mācās informācijas tehnoloģijas un meitenes iestāžu darba organizāciju, bet pamatskolā bez problēmām sadzīvo gan krievu, gan latviešu klases. Mēs sadzīvojam diezgan labi. Es pati mācos krievu posmā, 9. klasē. Man diezgan patīk arī sarunāties ar latviešu meitenēm un puišiem. Man ir ļoti daudz draugu latviešu. Bērni sadzīvo ļoti labi, problēma nav absolūti nekāda, un es domāju, ka iegūst gan vieni, gan otri bērni. Krievu bērni vienkāršāk integrējas latviešu vidē, un pretēji latviešu bērni apgūst krievu valodu. Tā kā dziļu problēmu es neredzu, un arī nav vismaz, kamēr es strādāju, bijuši. Skolā ir sarīkot dažādas olimpiādas, visdažādāki pasākumi, diskotēkas, vispār priekš bērniem. Skolā ir katru gadu remonti notiek. Viss kaut kas jauns. Ir ļoti labi skolotāji, man ļoti patīk, kā saprotoši, visu laiku palīdz. Direktori mūs ir ļoti laba. Es šajā skolā mācos jau 2 gadus gandrīz vai, un pēdējo gadu laikā skola ir ļoti attīstījusies. Un skolā strādā daudz skolotāju, kur ir ļoti augsts līmeņi, kvalificēti. Un tas ir plus mums skolēniem, ka mēs varam saņemt augstu līmeņu zināšanas. Manā skolā es uzskatu, ir ļoti draudzīga atmosfēra, skaistas, izremontētas telpas, kā arī saprotoši skolotāji. No mācību lietām, kas tev šķiet aizraujoši? Īstenībā laikam zīmēšana. Vēl? Latviešu valoda un varbūt arī valodas vispār. Angļu valoda, vācu valoda, krievu valoda. Mums ir angļu valoda no 1. klases un vācu valoda no 6. klases, ko pēc vecāku lūgumu mēs esam veikuši izglītības programmā izmaiņas, un ministrija ir licencējuši šīs te programmas. Plus ir arī medicīnas kabinets, kur mums ir gan zobārsts, gan zobu higēnists, gan arī bērnu ārsts 2 reizes mēnesī, kas vakcinē bērnus atbilstoši kalendāram. Protams, vecāki var atteikties un vest arī bērnu pie ģimenes ārsta, bet tādu gadījumu ir maz. Plus arī ir skolas autobus, kas vadā bērnus 2 reizes no rīta un 3 reizes pēcpusdienā, un viņiem līdz ar to nav nekur ārā jāsalst un jāgaida šis transporta līdzeklis, un vecākiem nav jāuztraucās, kas ar bērnu notiksies. Tāpatās arī sākuma skolā mums ir pagarinātā dienas grupa, līdz ar to vecākiem ir vēl vienkāršāk, ka bērns atnāk mājās, varētu teikt tā, gandrīz izmācījies, jo tomēr nedaudz jau vecākam arī jāpastrādā. Tāpatās šogad jauninājums ir mums tāds, ka ir video novērošanas kameras skolā uzlikts, un es kā direktors esmu ļoti apmierināts, jo kameras, kas ir ārpusē, atrisināja tādu problēmu kā skolnieku pīpēšana. Jo zem kamerām neviens pīpēt nevēlās. Skolā ir augsta drošība, skola apsardzē skolotā apsardzes dienests, un skolā ir ļoti daudz kultūras pasākumu, kas priecē. Un vispār arī šovasar tika atjaunots sporta stadions, kas ir sporta draugiem liels prieks visiem. Bet es tā dzirdēju, ka jūs skolā nevarot pīpēt. Tā ir. Un kur tad jūs pīpējat? Es nemeķēju.